obligāti jāpiedalās. Tas ir atkal rezultāts tam, ko tu sasniedz. Un otrs ir to, ka te neiet runa tikai par to, ka piedalītos, bet māja paši sakārtos, jo bez mājas sakārtošanas tu neko nevar izdarīt. Un man vēlreiz gribu atgādināt, man ir prieks par jebkuru māju Latvijā, kur ir atjaunota. Es iesaku ikvienam būvniekam vai pašvaldībai vai apsaimniekotājs, kurš ir atjaunojis vai izveidojis, uzbūvējis šo ēku, publisku ēku, vai kādu audzjošu ēku, vai publisku ēku. Ikvienam pieteikties konkursā, palepoties ar sevi. Ja mēs latvieši esam kaut kādi tauta, tad mums vajag rādīt savas lietas, kur mēs labās lietas esam izdarījuši, jo mēs ikdienā klausamies ziņas, kur ir ļoti daudz negatīvas informācijas. Un šeit, būdams pasākumā, mēs varam skatīties tik labas atjaunotas lietas, projektus pa visā Latvijā, ka mums vajadzētu vienkārši vairāk to lepoties. Gan pašvaldības līmenī, gan valstiskā līmenī šis pasākums ir viens no labiem piemēriem, kā to darīt. Noteikti sākumā vēlos teikt lielu paldies šī konkursa rīkotājiem. Šādi konkursi neapšaubāmi liek justies novērtētiem un arī motivē un sniedz iniciatīvu realizēt efektīvākus un vēl ilgmūžīgākus projektus. Un šādi projekti arī noteikti top ir procesā. Tāpēc noteikti iesaku veikt dalību šajos pasākumos un vēlreiz paldies organizatoriem. Tas ir gandarījums padarīt darbu par mājas iedzīvotājiem, ka viņi izgājuši šo ceļu. Un man kā projektu vadītājiem, protams, ir viegli strādāt ar mājām, kuras ir gatavs šo iniciatīvu, vēlmi savu māju sakārtot tādā formātā, lai piedalītos tādos konkursos. Esmu priecīgs, ka epizodu projekts Morkas dārzs ir guvis pirmo vietu, un esmu pagodināts, ka arī es esmu ņēmis dalību šī projekta realizācijā. Ja godīgi, šajā gadā nedomājām, ka iegūsim pirmo vietu, jo bija spēcīgi konkurenti. Jā. Bet konkurence ir veselīga. Un iegūtā pirmā vieta, jo īpaši Ogasvaldes gimnāzija, kas ir skola, jauna skola. Nav tā, ka bieži mēs būvējam Latvijā jaunas skolas. Un tāda skola, kas jau izpelnījusies jau novērtējumu Baltijas līmenī. Prieks, tā ir fantastiski. Jā, noteikti.